superīgi ik pa reizei izrauties pie dabas, iekurt uguns, kur pasēdēt, kaut ko padomāt, un tāpatās arī priekš jums veidot kādu kontentu. Sen manos video mēs neesam ēduši un testējuši, mēģinājuši kādu jaunu pārtiku. Ko tad mēs šoreiz ēdīsim? Latvijā ir jauns projekts, uzņēmums, kurš darbojas jau 30 gadus, kas veido MRE, Meal Ready to Eat, jeb sausā pārtikas uzturdevu. Paldies uzreiz Good Mood Meals, kas atsūtīja man šīs pakas, lai varētu notestēt un, kā saka, jums iedot savu atsauksmu, savu redzējumu, kāds ir šīs pakas. Ja tā cena ir konkurentspējīga un garša ēdiens, ko viņi piedāvā, arī ir ļoti labs, tad kāpēc neatbalstīt savus Latvijas ražotājs, ne? Vietējo? Tad, protams, es labāk izvēlos vietējo ražojumu un atbalstu, kā saka, savējos. Viņiem ir vairāk ēdieni. Pamatēdieni, piemēram, šajā gadījumā man ir vista ar rīsiem. Viņiem ir zupas arī, ir brokastu ēdiens un tāpatās arī ir ēdiens priekš veģetāriešiem. Noteikti jūs aprakstā ir links, jūs varat apmeklēt viņu mājaslapu, apskaties viņu produkciju un apskaties, ko viņi piedāvā. Protams, arī pasūtīt un mēģināt. Soļanku mēs šodien gan jau, ka neēdīsim, to es pataupīšu nākamajam video, kur es došos pēc dabas, iest siltu zupiņu ziemā. Tad ņemsim mēs otro ēdienu un saldo. Tad šajā gadījumā vista ar rīsiem. Kā šī pārtika tiek gatavot? To visus varat izlasīt viņu mājaslapā, bet šie ir freeze dried. Tas nozīmē, ka saldējot, viņi tiek žāvēti. Tas nozīmē, ir speciāla sistēma, aparāti, kur viņi sasaldē, žāvē, tā kā dabū visu to ūdeni ārā, un tam līdzīgi viņi saglabājās ilgstoši. Pats pagatavošanas veids, lai saglabātu viņu ilgi un labā stāvoklī, ir ļoti sarežģīts process. Par to jūs varat pameklēt internetā, kā tas viss tiek gatavots, un tad arī jūs daudz maz vairāk sapratīsiet. Ja? Aizņem ļoti mazas vietas un ļoti viegla. Tas nozīmē, ja jums ir nepieciešams vairāks pārtikas uzturdevs vairākām dienām, tad jums nav jāņem tur smaga gaļa, kartupeļi, kaut kādas pannas vai tam līdzīgi ēdiens, kur jūs varat visu to gatavot, tas viss daudz aizņem vietas, bet jūs varat iegādāties šādas te pakas, ielikt savu moču somā, mugursomā, un doties, un jums daudz neaizņems vietas un svarā arī tāpatās. Pakas dizains ir īstenībā ļoti interesants. Man patīk pakas dizains, tādi tur burtiņi, ja, zaļa, bildīta smuka. Otrā pusē viss ir rakstīts latviski, vistas karīs, liofilizēts ēdiens, sastāvdaļas, angliski arī ingredienti, kas cik sastāv grami, kalorijas, tam līdzīgi, ražotājs un termiņš. Šīm visām pārtīkām no iepakošanas brīža viņiem ir derīguma termiņš 4 gadi. Tā ka jums nav jāuztraucas, ka jūs kaut kur viņu iemetīsiet somā vai mājās, kaut kur aizmirsīsiet, tā ka jūs varēsiet ļoti ilgi viņu uzglabāt un jebkuros brīžos viņu gatavot, kā saka arī emergency situācijās, jūs varēsiet ielikt pakā vai iemest mašīnā, jūs dodaties pie dabas, un ja kaut kas nepieciešams, jūs varat paņemt un pagatavot arī kaut vai pēc gada vai pēc 2. Manā gadījumā baigi lielais plus, es dodos, kad ar motociklu, ar mugursomu, kad es gribu ietaupīt vietu, svaru, tad es šo te paku iemetu iekšā kaut vai mugursomā, vai motocikla sānu somās, vai šajā priekšējā mazajā kabatiņā pāris pakas iemet iekšā, un es zinu, ka es 1-2 dienām ar pārtiku esmu, kā saka, nodrošināts. Vāram ūdeni, lejam iekšā, mēģinām vistu ar rīsiem un beigās pamēģināsim brokastu ēdiens rīsu pudiņš ar zemenēm. Kamēr mums vārās ūdens, tad par paku šeit otrā pusē viss ir latviski rakstīts. Pagatavošana, kā notiek, attaisīt vaļā, ieliet karstu ūdeni, cik daudz tas ir nepieciešams ieliet. Varam vaļā, šādi te varam droši vaļā, atplēšam nost. Šādi atveram, tad viņai šeit ir tāds zipiņš, forši ērti, attaisam vaļā un paka lūk ir atvērta. Pirms lietošanas neaizmirstiet lūdzu izņemt šo te paciņu. Tas nav nekāds garšvielas, ja? Tas ir jāmet ārā. Nu, šeit arī iekšpusē fill line 1, fill line 3. Tas ir cik daudz jūs vēlaties iekšā ieliet ūdeni. Tas ir pēc katram individuāli. Lejās iekšā ūdens, pēc tam aizaram ciet, viss zipu ciet un pēc tam mēs gaidām, kad mums, kā saka, pārtika uzbrēdīs.
Ūdens mums ir uzvārījies. Uzvārīju gan tējai. Un lejam iekšā. Ūdeni jūs droši varat liet iekšā pēc jūsu vēlmēm. Ir vairākas atzīmes, cik daudz jūs gribat liet. Biezāku, šķidrāku. Ja. Pirms mēs, protams, taisam ciet. Mēs varam nedaudz apmaisīt, lai viss te kā ar ūdeni samaisās. Liekam nost karotīt. Lūk, šādi te aizveram ciet. Ja. Lūk, viss ir aizvērts ciet. Redziet, apgāžu otrādi. Nekas ārā netek. Un liekam uz 10 minūtēm, kas saka visam uzbriest, lai mēs pēc tam varētu pagaršot un ēst. Tikmēr padzeršu tēju. Pirms mēs varam vaļā, sagatavošu arī ūdeni pie reizes, arī, kā saka, saldajām ēdienam. Ļoti ērti ar Jetboil, ļoti ātri, ērti. Tieši tāpatās arī taisam vaļā šo paku. Neaizmirstam izmest arī šo garšu vielas izmetam ārā, jā. Vēram vaļā paku. Reāli smaržo pēc vistas. Tā, nogriezīšu nost. Reāli labi smaržo vista, pilnīgi jūt vistu. Celtens iekšā, viss kā rīs. Viss kā saka, viss kā nākās. Šādi izskatās. Ļoti labi. Es baigais rīsu cienītājs neesmu. Es tā cenšos no rīsiem izvairīties. Arī mājās īsti negatavoju. Man pat arī ģimene negatavo rīsus. Tā priekš manīm īsti rīsu cienītājs, kā vēlreiz saka, es neesmu. Bet pagaršošu, iedošu savu atsauksmi. Vēlreiz atgādini, viss tas karīs ar rīsiem. Foršs viss ir piebriedz, tāda foršs viendabīga masa. Es ūdeni ielēju starp pirmo līniju un apakšējo pa vidu tā man bija. Man masa konsistence patīk. Baigi labi, tie rīsi nav lieli. Tādi lieli gabali, kas man nepatīk, jā, kad viņi tādi, lieli. Te ir tādi smalki, ļoti labi var just vistu. Tiešām garšīgi. Jau būtu reāli garšīgi. Nevar skaļi bļaut. Sievko pēc tam padomās. Mājās rīsas neēd, bet gūdi mūdi mīlas rīsas ēda. Suns smaržo, labi vai ne? Ritīgi labi smaržo, jā, suns. Pēc tam tev arī dosim kaut ko, jā. Jā, sunīt. Jā, īstamā ļoti labi visā masa konsistence, kas šeit ir ļoti laba. Burkāniņi redzam ir kaut ko dārzenīši, jā. Nav ne sāls pa daudz, ne garšvielas, karīs nav pārspīlēts. Neviena garšviela nav pārspīlēta. Ļoti, ļoti superīgi. Man reāli patīk. Labi, taisam ciet. Nav ko jūs te kārdināt. Rakstiet komentāru. Jūs esat šo te gūdu mūdu mīlas jau pamēģinājuši. Ja neesat droši, aprakstā ir links uz viņu mājaslapu. Jūs varat pasūtīt viņu pārtiku un, kā saka, pamēģināt. Tagad iedzeram tēju un, kā saka, mēģinam saldo. 10 minūtes ir pagājuši un tieši tas pats process. Veram vaļā un, kā saka, baudīsim mums tagad saldo, jeb brokastu ēdienu. Tiešām kā jogurts, kas mums vēlreiz rīsu pudiņš ar zemenēm. Jā. Izskatās, ka es šoreiz esmu pa daudz ūdeni ielējis, bet, protams, to visu var regulēt. Ir zemeņu gabaliņi, paciņa, konsistence šāda te šķidra, iekšā diezgan jūs varbūt švaka redzat, ir zemeņu gabaliņi, smaržo ļoti labi. Smaržo ļoti labi. Tagad tikai atliek mums pagaršot.
šo visu. Ritīgi uzreiz pirmā garša pēc zemenēm. Ritīgi superīgi. Enijai gan jau noteikti tiešām garšot šitais. Jā, brokasts arī labas viņiem. Tiešām. Praktiski būšu iemīlējis jau rīsus. Godmūd mīls. Vedrīgi skaļi bļaut, lai es jau to nedzirdu. Pēc tam mājās dabūšu. Kad teiks, mājās rīsus nēdi, tagad dabūšu ēst. Jā, super. Tiešām es uzreiz varu teikt liels paldies Godmūd mīls, kas iesūtīja man šīs pakas, lai es priekš jums varētu uzfilmēt, parādīt, notestēt, pateikt savu atzinumu. Mans atzinums, man ļoti patīk dizains. Man patīk tas jau, ka tas ir mūsu vietējais latviešu. Pērkot šādu veidu produkciju, lietojot, popularizēt, mēs atbalstam savējo. Nevis pērkam ārzemju, bet atbalstam savējos vietējos ražotājus. Un es tiešām varu teikt, ka ir garšīgi. Šī nav vienīgā produkcija. Viņiem ir pamatēdienos, viņiem ir kartupeļi, griķi, makaroni, rīsi. Ja nemaldos, kaut kas vēl bija. Droši jūs varat mājaslapā apskatīties zupas. Bija boršs, skatījos, soļanka un kaut kāds vēl dažādas veģetārais ēdieni. Arī viņiem bija daži. Un tieši tāpatās arī brokastu ēdieni bija dažādi. Protams, to jūs, kā minēju, jūs varat apskatīties viņu visu mājaslapā. Mans galds slēdziens. Es noteikti rekomendēju. Man garšo. Es esmu ēdis arī sliktākus. Rakstiet komentāru, kuri no jums ir pamēģinājuši, kādu produkciju no viņiem ir pamēģinājuši, kādu ēdienu un kā jums viņi garšoja. Es noteikti sev vēl šāds iegādāšos, ņemšu līdzi uz močiem, moču izbraucienos, pasākumos, ātri, ērti, viegli un daudz svara neaizņem. Paldies, ka skatieties! Cerams, ka jums šis formāts patika. Mana mazā, kā saka, filmēšanas studija dabā. Un vēlreiz gribu pateikt liels paldies Godmūd mīls par šīm pārtikām. Atbalstiet savējos vietējos ražotājus. Paldies un tiekamies nākamais video. Čau!